Atvērtie faili. Esiet sveicināti gada pēdējā pētnieciskās žurnālistikas raidījumā Atvērtie faili. Šis būs citādāks raidījums nekā parasti. Tradicionāli gadu mīļa laiks, kad mēs izvērtējam pagājušo gadu, un to šodien darīsim arī mēs, šī raidījuma veidotāji. Atskatīsimies, kādi ir bijuši mūsu nozīmīgākie pētījumi, kādas mācības gūtas un kas ir vai nav mainījies pēc tam, kad raidījumi ir izskanējuši ēterā. Sarunu vadīšu es, Ģedars Ģēlzis, un tajā piedalās mans kolēģis, Latvijas radio pētnieciskās žurnālistikas daļas vadītāja Anita Brauna. Sveika! Sveicināti! Un manas kolēģis pētnieciskās žurnālistes Indra Sprānce. Sveika! Labdien! Zane Mače. Labdien! Un Baiba Runze. Sveicināti! Pirmo jautājumu uzdošu tev, Anita. Kas tavuprāt ir pats vērtīgākais atklājums, kas šogad ir izskanējis Atvērto failu raidījumu laikā? Es pieminēju šo apjomīgāko pētījumu, kas mums bijis un par ko saņēmām arī Latvijas žurnālistu asociācijas izcilības balvu, un tā ir Ventspils sāga, vairāku raidījumu sērija, kas parādīja, kā ietekmīgs tranzīta grupējums, kas sēdēja uz naftas trubes un pelnīja miljonus, savā labā pirka politiķus. Mēs parādījām kaunpilnu Latvijas vēstures daļu un atklājām jaunus faktus. Agrāk tās bija tikai pilsētas leģendas, ka 90. gados lielajām politiskajām partijām Ventspils naftā bija katrai savs offshore, no kura bija miljoni. Mēs ar faktiem parādījām, ka tas tā arī bija. Likumsargiem, diemžēl, pietrūka juridisku pierādījumu, lai šajā lietā celtu apsūdzības. Tomēr viens milzīgs tiesību sargu panākums šogad ir, un tas ir, ka Aivars Lembergs, kas ir visa šī stāsta centrā, nonāca cietumā. Lai arī pagaidām par vainīgu viņš ir atzīts tikai pirmajā instancē, un apcietinājums ir drošības līdzeklis. Lai raksturotu, ka tas patiešām ir sasniegums, lūkšu atskaņot fragmentu no raidījuma, kas parādīja, ar kādu nenormālu spiedienu nācās saskarties izmeklētājiem. Vīrs, kurš tur runās, ir Lemberga lietas izmeklēšanas vadītājs, bijušais prokurors Andis Mežsargs. Daži liecinieki apmaiņā pret informācijas sniegšanu lūguši sev procesuālo aizsardzību un identitātes maiņu, tik ļoti baidījušies par sekām. Arī pats Mežsargs regulāri saskārās ar mēģinājumiem viņu dabūt nost no lietas. Vispirms nācis piedāvājums kāpt pa karjeras kāpnēm. Viens no virsprokuroriem, kas šobrīd ir nelaiķis, strādāja ģenerālprokuratūrā ļoti atbildīgā amatā, un viņš man piedāvāja kļūt par kādas no nodaļas virsprokuroriem. Mežsargs atteicies. Tad nāca materiāli piedāvājumi, tajā skaitā caur kādu personiski tuvu cilvēku. Bija 2 gadījumi, kad man piedāvāja arī materiāli atbalstīt mani un manu ģimeni 2 veidos. Vai nu ar vienreizēju asignāciju, vai nu ar patstāvīgu ilgstošu, uz ko es nosmējos, ko nozīmē ilgstošu, kamēr es dzīvoju. Dažas valsts pārvaldes iestādes sāka meklēt kompromitējošus materiālus par Mežsargu. Valsts ieņēmuma dienests vērtēja Mežsarga nekustamā īpašuma iegādes darījumu un ieradās arī pārbaudē veikalā, kur strādāja prokurora māsa. Savukārt drošības policija noklausījās Mežsarga telefona sarunas. Viņi uzsāka pārbaudi par mani kā mana mobilā telefona numura lietotāju operatīvās izstrādes procesā par naftas kontrabandu. Es biju viens no naftas kontrabandas figurantiem Latvijā, kurš organizēja tādu lietu. Izmeklētājiem vārda tiešā nozīmē sekoja līdz privāta apsardzes firma Venta, bet neatkarīgajā Rīta avīzē krājās kaudzēm Mežsarga nomelnojoša publikācija. Taču izmeklēšana turpinājās. Droši vien daudzus interesē, kā tad žurnālisti uzzina šādas tādas slēptas vienošanās. Indra, vai tu vari lūdzu pastāstīt, kā tu iegūsi šādu informāciju? Tas nebija vienkārši. Protams, no vienas puses tas ir darbs ar avotiem, kas ir ilgākā laika periodā strādājot ar cilvēkiem. Par šo daļu es vairāk neko neizteikšos, bet otrs, protams,
Ļoti interesanti notikumi bija pēc tam jau tad, kad tiklīdz es uzzināju par šīs lietas izbēgšanu un sāku pieprasīt prokuratūrai iespēju iepazīties ar šo lēmumu, jo, kā zinām, šādi visi galīgie nolēmumi ir publiski pieejami anonimizētā veidā. Un, tas bija ļoti interesanti, jo sākotnējā atbilde no prokuratūras bija, ka es drīkstu atnākt, pasēdēt, palasīt šo te lēmumu, kas ir ļoti garš, vairāk nekā 100 lapas puses. Taču es nedrīkstēju veikt kopijas, es nedrīkstēju pat nofotografēt ar telefonu. Respektīvi, man ļoti apgrūtināja darbu. Faktiski no vienas puses prokuratūra teica, jā, tu drīkst iepazīties, bet tie apstākļi, kādā veidā viņi to piedāvāja, tiešām bija nesamērīgi ierobežojoši. Un tad man nācās cīnīties par to, lai mēs kā žurnālisti tomēr tiktu pie šī lēmuma. Lūk, es apstrīdēju šo te prokuroru lēmumu, un jā, man izdevās panākt to, ka prokuratūra izsniedz man pilnā apmērā šo te dokumentu. Viņi atsūtīja e-pastu, kā es to lūdzu, un tā bija viena brīnišķīga diena, jo sakrīt tā, ka tajā dienā es arī dabūju pirmo Covid poti un dabūju šo lēmumu, tā ka man, jā, viņa šogad tiešām ir palikusi atmiņā tā diena. Un tad sākās darbs ar šo te pašu dokumentu, kas arī, protams, nav vienkārši, jo tie vārdi un uzvārdi ir aizklāti, bet daudzās vietās jau mēs varam atrast. Mēs varam atrast kapitāla sabiedrības, mēs varam atrast amatpersonas. Daļā bija diezgan vienkārši. Tiesa viena daļa tā arī palika neatklāta. Bet, protams, tas būtiskākais tās atslēgas figūras, to mums izdevās izgaismot gan partijas, un varbūt paklausīsimies vienu mazu fragmentiņu no šī raidījuma. Krimināla procesā iegūtas ziņas par Čevera saitēm ar 3 Kiprā un ASV Lasvegasā reģistrētām firmām, uz kurām Ventspilnieki pārskaitīja prāvas naudas summas. Visas 3 firmas vieno viena amatpersonu. Bijušais Kipras policists, vēlāk Latvijas un Krievijas goda konsuls Kiprā Georgs Prodromu. No krimināllietas materiāliem var uzzināt, ka Prodromu kopš PSRS sabrukšanas bijis tuvos draugos ar Ziedoni Čeveru. Viņš vairāk kārt esot apmeklējis Latviju, bet Čeveri Kipru. Prodromu bija pilnvarojis Čeveru rīkoties ar minētajām firmām, savukārt Čevers pēcāk līdzīgi pilnvaroja savu sievu Margaritu. Bankas kontu izraksti rāda, ka viņa skaidrā naudā izņēmusi vairāk nekā $1,5 miljonu ASV dolāru. Kopumā Ventspilnieku pārskaitījumi uz šīm firmām bija vēl lielāki. Telefons sarunā ar Latvijas radio Čevers ir nerunīgs. Es nedodu intervijas jau 20 gadus. Kā jūs skaidrojat, kāpēc jums tie Ventspils tranzīta uzņēmēji pārskaitīja naudu un kāpēc jūs un jūsu dzīvesbiedri izņēma viņu, par ko tas bija? Jūs laikam man nesapratāt, es nesniedzu interviju 20 gadus. Čevers norāda, ka ir pārbaudīts krustu šķērsu un nesot nec pārkāpis likumu, nec iesaistījies Ventspils biznesā. Taču uz detalizētākiem jautājumiem, piemēram par kipriešu Prodromu pilnvarojumu viņam rīkoties ar firmām, atbildes nesniedz. Tikai atcerieties vīru, beidziet kārtīgi, jo pa jebko, ko jūs nepareizi pateiksiet, jums par katru vārdu vajadzēs atbildēt. Es atbildu tāpat par katru vārdu. Nē, jūs nesapratāt. Pētiet, es jums novēlu, pētiet, rakstiet, publicējiet. Diezgan baisi, tie tādi atklāti draudi, tieši vai netieši, kādas tev bija sajūtas, kā tu uz to reaģēji? Tas, protams, nav patīkami, bet no vienas puses ir tāds teiciens, kas reitas nekož, un pārsvarā man novērojumi ir tādi, ka tā arī ir, taču vienlaiks, protams, tas ir absolūti nepieņemam, kā pat bijusī amatpersona, augsta līmeņa amatpersona šādi uzvedās. Jā, tu neesi vienīgā, kas arī strādā vai ne ar kriminālo pasauli, uzmanības lokā tā ir arī Zane tev. Vai tu vari pastāstīt par tiem noziegumiem, kurus tu šā gada laikā šķetināji un varbūt kuri tevi pašu satriec visvairāk? Man liekas šobrīd viens no tādiem svarīgākajiem varbūt nozieguma veidiem, kas ir naida noziegumi. Un mēs arī veidojām raidījumu par šo tēmu. Es atgādināšu profesoram Hanovam ar dzīvesbiedru uz ielas uzbruka
2 vīrieši, kuriem nepatika cilvēku seksuāla orientācija, taču nec policija, nec vēlāk arī prokuratūra nesaskatīja tur noziegumu. Un jau taisot šo raidījumu bija skaidrs, un arī šobrīd, ņemot vērā dažādus šos Covid apstākļus, kad šī naida runa un naida dažādas izpausmes ir ļoti aktivizējušās, tas rāda, ka tā policija, kas primāri sāk izmeklēt šīs lietas īsti, nespēja saskatīt noziegumu vai negrib saskatīt noziegumu, kā varbūt katrā situācijā tā kā atšķiras varbūt šī gadījumi, bet mēs varam paklausīties vienu fragmentu no tā raidījuma. Kristīne domā līdzīgi kā Denis, ka policijai trūkst izpratnes un zināšanu šādu lietu šķetināšanā. Policija nebija tā ļoti noliedzoša vai negatīva, bet tā kopējā doma bija, ka es sapratu, ka man mēģina novirzīt, nerakstīt to iesniegumu, jo neviens jau neko nevarēs darīt. Lai gan, es teicu, bet mums ir persona ar vārdu uzvārdu, ar fotografiju sociālā tīklā, ar savu profilu, neanonīma. Ar profilu, atverot šo profilu, tu redzi fotografijas ar ģimeni, ar draugiem. Tas nav kaut kāds anonīms konts, kas mēģina slēpties. Tā situācija, manuprāt, bija diezgan smieklīga, jo tajā brīdī policijas iecirknī man teica, mēs vispār nevaram šim piekļūt, jo mums sociālajie tīkli mūsu datoros ir nobloķēti, lai mēs nesēžam sociālos tīklos visu dienu. Mēs vispār neredzam šo ziņu. Un otrs, ka pat ja mēs piekļūsim šai ziņai, nav garantēts, ka mēs varēsim atrast, kas tā ir pa personu. Lai gan fotografija vārds uzvārds, bet informācijai mēs piekļūt nevaram jebkurā gadījumā, tā kā, tas ir diezgan bezcerīgi. Lai gan es jūtu tādu varbūt sapratni no policijas puses, jā, es saprotu, ka tā ir problēma, bet palīdzēt mēs droši vien nevarēsim. Šī atbilde ir līdzīga tām, kuras var lasīt mozaīkas apkopojumā par visām pēdējo gadu sūdzībām policijai. Piemēram, par interneta komentāru, kurā kāds homoseksuāliem cilvēkiem novēl saņemt lodi galvā, lieta atteikta, jo rakstītājs nedzīvo Latvijā un tāpēc viņa viedokli noskaidrot nav iespējams. Savukārt par komentāru pidari, visus viņus nošaut, krimināla process nav sākts, jo secināts, ka noziegums nav noticis Latvijā. Tā autors dzīvo Īrijā un komentāru rakstījis no turienes. Citā gadījumā policisti kā iemeslu minējuši naida kurinātāja reliģisko pārliecību. Cilvēks, kurš interneta komentārā aicināja gejus nošaut, sacījis, ka saskaņā ar viņa bībeliskajiem uzskatiem par gejiem publiski nav jārunā. Šādu argumentu nesāktām lietām ir daudz. Jā, un tas, kas tagad mēs redzam, diezgan tāds slavens gadījums ir deputāta Pūci, kur viņam uz ielas vērsās viens cilvēks, kurš ļoti bieži saistībā ar Covid tematiku parādās sociālajos tīklos, dažādu naidu runu, bet šis cilvēks pirms visa šī traša ar Covidu vērsās pret mūsu kolēģiem ar Baltika diezgan atklāti, gan draudot internetā, gan pēc tam arī klātienē nākot ar zieda cēru vainagu un tam līdzīgi, bet policija šī gadījumā piemēram, arī nekādu problēmu nesaskatīja, un arī prokuratūra un nekādu procesu neierosināja. Tad šobrīd pat viņu vienīgais process ir ierosināts saistībā ar deputātu Pūci. Un tas, kas ir skaidrs, ka mēs arī, piemēram, žurnālistu organizācijā esam runājuši un tikušies ar policiju un runājuši par šiem gadījumiem, kad, arī žurnālisti saskaras ar naidu runu un naidu uzbrukumiem, un policijā viņi saka, bet jums varbūt tur jādomā pašiem, kur jūs ejat, kādus pasākumus jūs atspoguļojat. Un, ja cilvēks vienreiz ir pateicis, ka jūs žurnālistus vajadzētu nošaut, varbūt viņš to domā kā joku, un viņš nedomā, viņš kā dusmās to ir pateicis. Kuram nav gadījies? Jā, kuram nav gadījies. Un tāpēc, manuprāt, šis temats ir ļoti aktuāls, tāpēc, ka te vairs nav runa par kaut kādu vienu šauru vai vienu konkrētu mazu grupu, bet tas ir arī mediķi saskaras, žurnālisti saskaras, politiķi saskaras, ļoti daudz cilvēku saskaras ar šo te jauno nozieguma veidu, un, manuprāt, tas ir diezgan tāds nozīmīgs. Bet no likuma pārkāpumiem pievēršamies tagad sociālām lietām, Baiba, un tas ir tavs lauciņš, un tu esi pētījusi daudz sociālos tematus. Vai tu vari pastāstīt, kas tev ir tāds svarīgākais un pie kā tu esi strādājis un ko tu esi izpētījusi šā gada laikā?
Es domāju, ka šie sociālai temati arī ir noteikti no tiem, par kuriem ir visu laiku jāturpina runāt atkal un vēl līdz pamazām un lēnām tās pārmaiņas tomēr notiek. Un šajā redzījumā es gribēju pieminēt onkoloģijas jomu, jo, manuprāt, tā ir tāda ļoti svarīga joma, kuru ne uz mirkli nedrīkst atstāt novārtā. Un ne tikai nedrīkst atstāt novārtā, bet ir visu laiku jāmeklē un jāturpina domāt, kā šo jomu uzlabot, jo Latvijā mums šajā jomā neklājas labi. Un raidījumā par onkoloģijas pacientiem es runāju ar kādu sievieti, onkoloģijas pacienti, kura stāstīja par savu pieredzi, ejot tā saukto zaļo koridoru, kas ir būtībā izdomāts, lai maksimāli pātrinātu to ceļu cilvēkam no aizdomām par to, ka viņam varētu būt onkoloģiska saslimšana līdz jau ārstēšanas uzsākšanai. Un likumā tās bija 30 dienas, man šķiet noteikts. Bet šajā gadījumā tie bija 4 gari mēneši. Šī sieviete tika sūtīta uz maksas izmeklējumiem, kam arī tā nevajadzētu būt. Un es atceros, ka toreiz speciālisti uzskatīja, ka viņu prāt īsti nav tomēr problēmas tajā zaļā koridorā un ka tas ir tāds neveiksmīgs izņēmums. Bet tieši pēc raidījuma ar mani sazinājās vairāki onkoloģijas pacienti. Viņi man rakstīja Facebookā, ka arī mēs vēlamies pastāstīt par mūsu pieredzi. Mums ir ļoti līdzīgi, kā bija šai sievietei. Un te man ir diemžēl arī jāpasaka, ka es nesen uzzināju, ka šī sieviete Gundagā zaudēja cīņu ar vēzi. Un Latvijā mēs katru gadu šādi zaudējam 6000 cilvēkus, un tas ir tiešām daudz. Tāpēc šim jautājumam ir jāpievērš uzmanība. Jaunā onkoloģijas plāna ietveros šis zaļā koridora pakalpojums tiks pārskatīts. Tā ir labā lieta. Vēl labā lieta ir tāda, ka tiks veidots arī tā saucamais dzeltenais koridors, kas ir paredzēts jau esošiem onkoloģijas pacientiem, jo arī viņiem ir nepieciešams regulāri turēt rokas pulsu un uzmanīt savu veselību. Un par to, kā tas šobrīd notiek, to pastāstīs Helga Beks onkoloģijas pacienta fragmentā. Jā, rindām, ka tā ir anekdote. Tas ir pirms operācijas un pēc operācijas pagājušajā gadā bija. Tad es brīžam pat noraudājusies biju. Tad jau zaļais koridors bija beidzies. Man pateica slimnīcā, tikai tā, lai man to slimnīcu neapvainot Liepājas. Kad pateica, kad pārbaude, ja nemaldos, man sonogrāfiju vajadzēja pēc pusgada. Bet man ir nozīmīgs katrs nedēļa, katrs mēnesis. Tāpēc Helga ņem grožus savās rokās un katru reizi, kad nepieciešams izmeklējums, apzvana vairākas ārstniecības iestādes un izvēlas to, kur gaidīšanas laiks mazākais. Šādu pieeju viņa kā atbalsta biedrības Dzīvības koks mentore iesaka arī citiem pacientiem. Jā, lielā lapa priekšā, telefona numuriem un visu Latviju apzvani. Ko darīt? Tur nevar gaidīt, tur jābūt rokas pulsi ir. Tur tiešām ir jābūt arī lielai pacietībai, jo raidījumā arī es apzināju vairākas slimnīcas, lai pārliecinātos, ka tās rindas tiešām ir garas un turklāt ļoti atšķirīgas. Un tas paņēma veselu dienu. Pamēģiniet šajā laikā vispār sazvanīt kaut vienu slimnīcu un klausīties to mūziķiņu, kas tur skan, vai ka visi operatori ir aizņemti. Bet labā ziņa ir tāda, ka tas plāns ir izveidots, uzlabojumi tiek solīti, taču finansējums, kā vienmēr, kolēģi, kā vienmēr, nav pietiekams. 3 reizes mazāk apmēram būs finansējums nekā Veselības ministrija bija rēķinājusi. Tā kā, to es novēlētu jaunajā gadā ne tikai onkoloģijas pacientiem, bet arī mums visiem, lai šajā jomā ir būtiski uzlabojumi, jo, diemžēl, bet ar to var saskarties jebkurš un jebkura ģimene. Jā, bet es gribētu turpināt ar kādu citu atvērtiem failiem svarīgu lietu, notikumu. Proti mūsu komandā ir ienācis šīs sarunas vadītājs ar pārliecināšu stāstu par to, kā Latvijā visu acu priekšā izcērt Eiropas Savienības aizsargājums biotops un neviens neko nedara. Kā tas ir iespējams, Ģedert? Jā, tas ir mans pirmais stāsts, un man bija tiešām liels prieks, ka var par šādu tematu taisīt raidījumu. Jā, kā tas ir iespējams? Un es pētīju uzņēmumu Latvijas valsts meži. Un tas ir uzņēmums, kas apsaimnieko Latvijas valstī piedrošos mežus, kas ir apmēram pusi no visiem mežiem, kas ir Latvijā. Ja? Tā kā tas ir ļoti liels resurss un tas ir uzņēmuma atbildībā. Ja? Kas tad atklājās? Atklājās tas, ka Latvijā, protams, ir šie vecie meži, kuri ir šie Eiropas Savienības nozīmes aizsargājumie meža biotopi. Ja? Un tā situācija ir tāda,
ka tikai neliela daļa, apmēram 5. daļa no šiem meža biotopiem atrodas ar likuma aizsargātās zonās. Tas nozīmē, ka tikai neliela daļa atrodas teritorijās, kur šos mežus nevar izzāģēt, tos nevar izcirst, kur ir īpaši noteikumi, un tā pārējā daļa uz tiem attiecas Latvijas valsts meži brīvā griba, kas nozīmē, ka uzņēmums pats var izlēmt tos saglabāt vai nesaglabāt. Protams, tur ir sava struktūra, tur uzņēmuma vides eksperti aiziet, viņi apseko to plānoto kailcirtu un pēc tam dod atzinumu. Tātad tas ir viens stāsts, un tad ir jautājums par to, kādēļ, teiksim, šo daļu, kuru pat labāk neaizsargā likums, ja mēs runājam par šiem Eiropas Savienības nozīmes aizsargājumiem meža biotopiem, kādēļ Latvijas valsts meži tomēr tiecas tos izzāģēt. Ja? Un te ir interesanti. Ja? Un interesantais ir tas, ka, protams, tas aiziet līdz pašai valdībai. Valdība tā, kas Latvijā nosaka maksimālos koku ciršanas apjomus, ko drīkst cirst, ja? Tad ik pēc 5 gadiem. Un tas, ko es redzēju pētot, ir, ka pēdējo 25 gadu laikā šis apjoms ir palielinājies. Tātad arvien vairāk koksnes drīkst cirst. Ja? Koksne ir Latvijas eksporta prece numur 1, tātad tur ir liels spiediens. Ja? Un kas ir svarīgi, valdība sagaida no šī uzņēmuma Latvijas valsts meži, kas ir valstī piedrošs uzņēmums, ka ik gadu tas 10 miljonu eiro iemaksās valsts budžetā, un, teiksim, šogad Latvijas valsts meži ir iemaksājis jau 90 miljonus eiro. Tātad mēs runājam par tādām lielām summām. Ja? Un pirms mēs paklausīsimies vēl to audio fragmentu, kas ir interesanti, ir, ka pirms vairākiem gadiem notika Latvijā tā saucamā dabas skaitīšana, ka bija 100 dabas pētnieku, viņi pārstaigāja visu Latviju un uzskaitīja, cik mums Latvijā ir meži, ezeri, pļavas, zālāji, kas ir tie saucamie biotopi. Un tā tad vēl joprojām šos rezultātus apkopo, un valdība izdeva speciālu rīkojumu, proti, kas aizliedz šajos meža biotopos, kas ir Eiropas Savienības nozīmes aizsargājumi meža biotopi, bet kurus neaizsargā likums, tos šobrīd, kamēr tie rezultāti nav saskaitīti, apzināti tur nedrīkst taisīt tās kailcirtas, bet tas, ko mēs atklājām, ka zemkopības ministrs patiesībā pamācīja Latvijas valsts mežus un vēl vienu savā pāraudzībā esošu dienestu, tātad valsts meža dienestu, kas izsniedz ciršanas atļaujas, kā apiet šo rīkojumu. Tātad no vienas puses mums ir tātad dabas aizstāvi saka, ka to nevajag izcirst, un tad mums ir valdības rīkojums, kas saka, ka tie jāpasargā, bet patiesībā ar ministra svētību to izzāģē. Tāda kārtīga dubulta morāla. Tāda kārtīga dubulta morāla, un mēs devāmies, es kopā ar certificētu meža eksperti, Ievu Mārdugu, mēs devāmies uz vienu no šādām kailcirtēm, kur bija mežs, kas bija Eiropas Savienības nozīmes aizsargājums meža biotops, un to apsaimniekoja Latvijas valsts meži. Paklausīsimies fragmentu. Jūs tās sajūtas, varbūt pārdomas, kad jūs redzat, šeit ir tā kailcirta, ir savagots, ka ir bijis aizsargājums mežs? Man ir ļoti, ļoti bēdīgi, jo tas, protams, nav vienīgais, ja mēs paskatāmies Latvijas karti. Ļoti labi redzams, ka tas, ko dabas skaitīšanas projektā pirms gadiem 3-4 dabas eksperti ir uzkartējuši kā aizsargājums dabas vērtības, tas viss jau ir aizbraucis uz ostu vai uz zāģētavām, un to vietā ir plika vieta, tur nav vairs biotopu. Un, protams, ka tas ir bēdīgi. Un visbēdīgākais ir tas, ka tas mūsu valstī ir likumīgi. Jūs minējāt, ka šādu vietu ir daudz. Cik daudz tādu vietu ir Latvijā? Kailciršu. Katrs var paskatīties ortofoto bildi Latvijas no augšas. Kā šaha galdiņš šobrīd jau ir. Tās vietas, kur nav šaha galdiņš, tie ir dabas liegumi, dabas rezervāti, mikroliegumi. Visur citur ir ļoti, ļoti fragmentēts viņš. Ja reiz runājam par zaļajām lietām, tad es gribu pieminēt vēl vienu labu lietu, ko mēs esam izdarījuši. Mums bija raidījums, kas lika aizdomāties, kā kokskaidu granulas, ar kurām ļoti daudzi gan Latvijā, gan citur kurina savas mājas, īstenībā nav nemaz tik zaļš kurināmais. Un Latvija, starp citu, ir kokskaidu granulu ražošanas lielvalsts. Mēs esam viena no Eiropas tām valstīm, kur vislielākos apjomus saražo. Bet problēma ir tā, ka vairāki fakti liek domāt, ka
granulu ražošana veicina mežu izciršanu. Līdz ar to ir absurdi, ka Eiropas Savienībā šo kurināmo atbalsta, subsidē, un veicina mežu izciršanu. Un te es gribu palepoties, ka šis mūsu raidījums tapa kopā ar vairāku citu Eiropas valstu žurnālistiem, un tas kopdarbs ieguva arī 2. vietu Eiropas preses balvā. Bravo! Tiešām mēs varam sev droši uzsist pa plecu un teikt, tā tik turēt būru, vai ne? Patīkami apzināties to. Tieši tā. Klau, un beigās es vēlos pajautāt mums visiem vienu jautājumu, ko mēs bieži dzirdam tautā vaicājumu, un tad, ja žurnālists kaut ko atklāja, kas no tā mainās? Es varu atbildēt, tāpēc, ka es biju arī tā, kas teica, ka ir jāturpina runāt atkal, un tieši no tā tas mainās, ka tu runā par vienu tēmu atkal un atkal. Viens ir tas, ka tu informē sabiedrību, bet otrs ir tas, ka to sadzird arī valdība. Un šobrīd ir tā, ka es esmu priecīga pateikt, ka beidzot ir nolemts, ka skolās ir jābūt vienotām un saistošām vadlīnijām mobbinga prevencijā, un beidzot tas ir nolemts, ka tā būs, un tas būs visās skolās, arī pirmsskolās. Iespējams, mēs nākamajā, diemžēl, bet tomēr nākamajā mācību gadā varētu sagaidīt jau uzlabojums arī šajā mobbinga jomā, kas Latvijā mums ir vissliktākais rādītājs Eiropas Savienībā. Un te jāpiebilst, man liekas, ka Baibai ir bijuši vairāki ļoti spēcīgi raidījumi par mobbinga problēmu. Tas pirmais raidījums par mobbingu bija mans vispār pirmais raidījums, ko es sāku veidot atvērtajos failos, un toreiz tikko tika sasaukta darba grupa vairākām ministrijām, kuras lems, ko darīt, vai ir nepieciešama programma, vai kā rīkoties, un tā tad šobrīd jau ir beidzot mēs esam tikuši tik tālu, ka ir tomēr nolemts, ka tas būs skolās. Jā, attiecībā uz tiem tematiem, par kuriem es esmu vēstījis, tur nav tik ātras pārmaiņas, lai arī es uzskatu, ka katrs raidījums, piemēram, tajā sērijā, kas mums bija par Aivaru Lembergu, ir bijis būtisks, jo palīdz nevien saprast vēstures notikumus, bet arī varbūt ar labāku izpratni paraudzīties uz šodienas notikumiem, jo viena liela daļa no tiem, kas tolaik bija politikā, kaut kur ir tepat gan Latvijā, un pavisam daži ir vēl politikā. Bet jebkurā gadījumā droši vien, jo vairāk mēs izstāstam, jo vairāk mēs izpētam un to parādam mūsu klausītājiem, mūsu skatītājiem, jo vairāk viņam ir informācijas, ar ko viņš var, teiksim, pats operēt, es negribu šo vārdu teikt operēt, bet, lai viņš varētu pieņemt informētākus lēmumus, vai ne? Tieši tā. Es arī, man liekas, ka gada griezums ir pārāk īss laika periods, kurā vērtēt, vai tev ir kaut kāda jēga no tā, ko tu esi darījis vai nē, vai tev ir kaut kāda ietekme vai nē, bet pilinot pa pilītei, gala rezultātā pārmaiņas var panākt, un es šeit gribētu pieminēt Indras savulaika maksātnespējas pētījumus senākā pagātnē. Tas bija 8 gadi. Indrai, es nebaidīšos šī vārda, ir lieli nopelni tajā, ka Latvijā maksātnespējas sistēmā ir būtisks pārmaiņas šobrīd veiktas. Ko tas nozīmē mums pašiem? Tas nozīmē, ka mums tikai jāturpina strādāt, jābūt pacietīgiem, un tie rezultāti nāks ilgākā laikā, nevis ātrākā, vai ne? Agrāk vai vēlāk viņi būs. Šeit droši vien mēs varam likt tādu lielu treknu punktu, un mēs esam atskatījušies mūsu aizvadītā gada padarītiem darbiem, un mūsu klausītājiem mēs varam teikt paldies, ka klausījāties. Es atgādināšu, ka mūsu sarunā piedalījās Latvijas radio pētnieciskā žurnālistikas daļas vadītāja Anita Brauna un pētnieciskā žurnāliste Sindra Sprānce, Sane Mače un Baiba Runce. Un es, Ģedars Ģēlzis, es novēlu mierpilnus svētkus un laimīgu jauno gadu no savas puses. Un jūs, kolēģis? Mierpilni, skan labi. Laimīgu, veselīgu un jēgpilnu nākamo gadu. Uz tikšanos. Atvērtie faili.